Šajā video es pastāstīšu par to, kā atlikt paralēlas līnijas kādai no asī, funkcijai vai kādam objektam, un kā atlikt šī te paralēlo līniju krustpunktus. Sāksim darbu ar to, ka attaisīsim vaļā GeoGebra rīku un ievadīsim, piemēram, funkcijas grafiku. Lai funkcijas grafiks nedaudz atšķirtos un būtu vizuāli vieglāk uztveramāk, ieteicams ir to nedaudz pamainīt, lai tas būtu vizuāli redzams, ka tas ir nedaudz savādāks. Tātad, piemēram, man vajadzētu atlikt paralēlu līniju, kura iet no x vērtības -3 un būtu paralēla y asī. Lai to izdarītu, dodos uz sadaļu Tools. Un man šeit ir doti jau piedāvāti tātad vairāki rīki. No apakšsadaļas Construct izvēlos tātad rīku iebūvēto funkciju Parallel Line. No sākuma uzspiežu uz Y as tātad un redzu, ka es varu vilkt līniju pa labi vai pa kreisi. Kā minēju, mēs atliksim tātad šeit te -3. Tātad es varu kursoru ielikt, kur es vēlos. Un man automātiski izveidosies punkts tajā vietā, kur es ieklikšķinu. Šim punktam ir koordināts, tāpatās kā jebkuram citam punktam koordināšu plaknē, un ar šo punktu var iespējams precīzi atlikt. Bieži vien šādām paralēlām līnijām viņš nav nepieciešams, bet ar tā palīdzību var precīzi nodefinēt, tātad bija nepieciešams -3. Un atliekot šos te punktus, tātad precīzi, tātad šī ir x as, tātad x vērtība koordinātē, un šī ir y vērtība. Šis rīks tātad atdala visus skaitļus ar punktiem, un koordinētēm pa vidu ir jāliek komatiņš. Tagad mēs varam zināt, ka mums ir precīzi tieši caur -3 x vērtību novilkta paralēla līnija y asī. Lai šo punktu paslēptu, nepieciešams uzklikšķināt uz viņu un doties tātad uz daudz punkti, Settings, un no pirmās cilnes Basic noņemt tātad šo atzīmītu Show Object. Tad tas pazudīs. Varam aizvērt ciet šo te skatu. Ieteikums, ja jūs gribat tātad ātri un precīzi to izdarīt, visus šos te punktu atlikšanas, jebkuras līnijas novilkšanas, uzspiediet uz zobratiņa un izvēlēties opciju Snap to Grid. Tas nozīmēs, ka visi objekti pieliks klāt tātad kādai no rūtiņu malai. Lai šīs te paralēlo līniju, protams, var arī piedāvāt kaut kādos dažādos stilos, piemēram, ar raustītu līniju un pelēkā krāsā. Šādas te palīga līnijas ir ieteicams tātad arī atzīmēt šādās te pelēkās krāsās un ar raustītu līniju stilu, dēļ tā, kad mēs saprotam, ka tās ir kaut kādas palīga līnijas. Tās nav mūsu pamat funkcijas grafiks, bet kaut kas, kas mums palīdzēs noteikt kādu uzdevumu mērķi. Pieliksim vēl vienu paralēlu līniju. Šoreiz ar citu vērtību, piemēram šeit. Un precīzi pastīsimies, kāds mums šeit lielums ir. Es izvēlēšos tātad noņemt šos te lielos skaitļus nostais komata un atstāt tikai septītnieku. Iebraucot tātad zīmējumā tuvāk, es redzu, ka šeit šīs te paralēlā līnija iet caur 7. Atkal izvēlos paslēpt punktus. Un izmantošu iebūvēto tātad funkciju, ko mums piedāvā GeoGebra, un nokopēšu šo stilu uz šīs te līnijas. Lai to izdarītu, rīku sadaļā pabraucam apakšā uz More, un tagad pavarās daudz vairāki, jau varbūt sarežģītāki rīki, ar kuriem iespējams darboties. Otrajā apakšsadaļā tātad no augšas Edit, pēdējais rīks satur Copy Visual Style. Nospiežot uz šī te Copy Visual Style, es izvēlos no sākuma to stilu, kuru es vēlos duplicēt, nospiežu uz šīs līnijas, piemēram, un uzklikšanu uz tās vietas, kur es vēlos ievietot šo stilu. Piemēram, šeit. Tagad man šīs abas divas līnijas ir vienādas. Lai atliktu šīs te vietas, kur krustojās, mēs, protams, varam izmantot arī Point tūlīt, ar kuru mēs varam atlikt jebkuru punktu, jebkurā vietā, piemēram, šeit, vai
turpatās uz līnijas, bet šiem te punktiem būs ļoti īpatnējas tātad koordinātas ar ļoti lieliem skaitļiem aiz komata. Mēs šos punktus varam atlikt daudz ērtāk, izmantojot intersect rīku. Tad, lai to izdarītu, nospiežam uz funkcijas grafika, un šeit mēs redzam, ka mums jau piedāvā vairākus šos te krustošanās vietus atlikt. Mēs izvēlēsimies šo, jo mēs runājam par šīm te paralēlām līnijām. Automātiski tiek piedots arī nosaukums šim punktam, un mēs viņu varam arī nedaudz piedot kādu stilu, ja tas ir nepieciešams. To pašu izdarīsim ar otru paralēlo līniju. Izvēlēsimies intersect, uzspiežam vai nu, piemēram, uz funkcijas grafika vai pašas līnijas, un izvēlamies šo punktu. Es izvēlēšos pārkopēt tātad šo punkta stilu uz šo te vietiņu. Tad vēlreiz ieklikšķinu, ko es vēlos kopēt, uz kurieni, un es esmu paveikusi darbu. Lai, piemēram, atliktu tātad kādu paralēlu līniju, kas ir X asī, notiek tieši tās pašas darbības. Izvēlos rīku parallel line, izvēlos X asi un, piemēram, novilkšu X asi, tātad, kura ir paralēla un iet cauri šiem te iepriekš novilktajiem punktiem. Tagad izvēlos, tātad pārliecinos, vai man šie te punkti tiešām krustojās. Un šeit var redzēt, ka šie te ir divi punkti, F un G, un viņi iet caur punktu C, tātad viņi krustojās. Un mēs varam pārliecināties, ka šim te stiliem arī jāsakrīt, tāpēc izvēlēšos Copy Visual Style un iedošu šīm te tātad taisnēm līdzīgus stilus. Ja man būtu jānosaka, piemēram, tātad pie vērtības, kur X ir -3, kāda ir funkcijas vērtība pret Y asi. Tātad man būtu jāvelk no -3 šī te iedomātā līnija, jāatrod šī te vieta, kuru krustojās tātad šī te iedomātā līnija ar funkcijas grafiku, un jāvelk paralēli tātad pret, perpendikulāri, piedodiet, pret Y asi. Un jāatrod šī te vērtība. Šajā gadījumā mēs varam viegli noteikt, ka tas ir -5, pat tā teikt, uz aci, bet, lai pārliecinātos, es varu atkal izmantot intersect tātad tūlīti, nospiest uz Y asi, un tad uz šīs te raustītās līnijas. Un es redzu, ka man šeit skaisti atliekās šis te jaunais punktiņš E. Ar dubultu klikšķi es varu pārliecināties, tātad šeit ir teikts, ka intersect nozīmē krustojās, Y as ar kaut kādu punktu I, un veido tātad punktu E kopsumā. Šis te punkts I varbūt nav tik nozīmīgs, bet galvenais, kad ieklikšķinot tātad šos te intersect divas līnijas, kā punkts automātiski parādās. Ja punkts neparādās automātiski, iespējams nepieciešams veikt darbības no jauna, jo ir bijusi kāda kļūda. Tātad nokopēšu arī šo te vizuālo stilu vienādi visur. Un pamēģināsim atlikt tagad šīm te punktam arī kādu vērtību. Atkal izmantoju paralēlas līnijas. Un kā redzam, viņš pilnīgi pielec tas punktiņš. Viņš mums jau piedāvā tātad atlikt šo te paralēlo līniju no šīs vietas. Pārkopēšu vizuālo stilu. Un atlikšu krustpunktu vietu, tātad šajā te vietā izvēlos Y asi, un tad izvēlos jauno punktu. Pārkopēju stilu. Un es esmu iegūsi divas jaunas vērtības. Tātad šajā gadījumā, ja man būtu prasīts atrast X vērtības pret manu funkcijas grafiku, tātad man būtu jānosaka, ka X ir 7, un pret funkcijas grafiku Y vērtība ir 6,5.
Šādā veidā iespējams arī noteikt ir praktiski jebkurai figūrai paralēlas balas, viņu krustpunktus un kā viņi veidos viens ar otru tātad attiecības. Ja gadījumā fona rūtiņas traucē nolasīšanai, šeit nospiežot uz zobratiņa, ir iespējams nomainīt tātad koordināšu plaknes fonu. Ja nepieciešams, var izmantot tikai, tā teikt, major grids, kas nozīmē lielās rūtiņas. Ja tas palīdz. Šajā reizē tas arī viss. Paldies!